pastāstīšu, kā izveidot pašam savu Pokemon Go tēkrekli. Šādu kreklu var uztaisīt pa 6 eiro, ja jums ir savs krekls līdzi Merķeļa drukā pie Latvijas Universitātes galvenās ēkas, vai arī kādi 13,50 € ar studentu atlaidi, ja jums nav sava krekla. Galvenais, lai Pokemon logo būtu augsts izšķirtspējas attēls, un to visvieglāk ir panākt ar vektoru grafiku, par ko es pastāstīšu šajā video. Vispirms jāatrod Pokemon Go logo vektoru formātā, lai būtu laba kvalitāte. Šeit ir labi komandu logo, es biju atradis, un šeit ir labs Pokemon Go logo vektoru formātā. Viņus var tepat free download poga un lejuplādēt, un to pašu var arī ar komandu logo free download, un pēc dažām sekundēm jau gatavi downloados var apskatīties. Tie ir zip faili, bet tajos ir vektori. Un vajag izmantot Adobe Illustrator, ja jums nav, var izveidot, paņemt izmēģinājumu versiju, jeb kādu e-pastu, un pēc dažām aizpildīt visas formas, un pēc dažām minūtēm vajadzētu būt Adobe Illustrator dažu dienu izmēģinājumu versiju. Un tagad es paņemšu Pokemon Go logo. Šajā arhīvā es ņemšu EPS failu un izvilkšu to uz darba virsmas. Jāzina, ka tas ir īstais. Un no komandu logo es paņemšu savējo Veiler komandu sarkano, un es paņemšu Adobe Illustrator failu, AI failu. Viss man tos vairs nevajadzēs, mēs varam atvērt vaļā Pokemon Go logo. Man traucē tas baltais, tāpēc es ieslēgšu režģi caurspīdīgu, un ko redzēt ir R burtiņš, kurš man nepatīk. Tāpēc to varētu noņemt, pielakot klāt, bet viņus vajag atgrupēt vispirms, jo viņus sagrupēti, atgrupējot, visu var beidzot izzīmēt tikai R un izdzēst. Daudz labāk. Kad lejā ir arī logo, to var izdzēst. Un principā šeit var pielikt savu vārdu, vēl kaut ko līmeni vai kaut ko. Galvenais, lai salien uz A4 vai A3 lapas. Un tagad vajag apstrādāt komandas logo. Vēlreiz jāieslēdz režģis, lai būtu ērtāk. Krāsa ir nepareizā, tāpēc nomainīšu krāsu uz sarkano, kas ir komandas krāsa, daudz labāk. Un es gribu, lai ir komandas nosaukums apakšā. Team Veiler. Un padarīt to lielāku. Un krāsu arī īsto sarkano. Stēkrekli nebūs tik spilgts, bet tas negas trekni laikam nevar padarīt. Vajag citu fontu. Trekni, jā, nebūs nekas. Var citu fontu izmantot vienalga, var kaut ko citu pierakstīt, bet to nolikšu zem logo, lai var atpazīt komandu. Jāpamaina bišķiņu izmērs, dokumentu izmērs, lai viss iet, un ar Enter var apstiprināt. Ok, un tas ir muguras logo, kas ies uz muguras. Tā bija priekš, tagad saglabāsim kopiju priekš drukas. To Adobe Illustrator formātā, jo es zinu, ka viņu var atvērt. Nosaksim to vai Pokemon Go tēkrekls priekšam pēc garumzīmēm, lai nav problēma. Un svarīgi ir vecāku versiju ielikt, jo ne visiem ir jaunākais Adobe Illustrator versija, un Merķeļa drukā vismaz ir CS5. To pašu jāizdara ar aizmuguras logo, Pokemon Go tēkrekls aizmugura. Tāpat CS5, lai var atvērt. Ok, un uz darba virsmas mums ir saglabāt tie faili, un šos var nest flashā uz druku un likt viņiem izprintēt. Es izrukāju Merķeļa drukā. Sanāca 12 € tikai pa priekšu vai kaut kā 14 €.
priekš aizmugure, ja nav savu krekli. Ja savs kreklis, tad tikai kāds 6 eiro. Ja esi students, vēl 10% atlaidi.